pusstundu runāt referencējoties no tā iepriekšējā kolēģa ieguldījuma. Mums veidojas tāda ļoti interesanta kombinācija šobrīd. Mēs kā komanda personāli dažādās kombinācijās, bet dažādi ieguldījumi strādāt ar laiku tādā virzienā, ko sauc par sienu plānošanu. Pirmkārt, ciemu plānošana jāpar plānošanas objektu, bet ciems kā objekts par plānošanas objektu un par pieeju, un tad ir varbūt kādi risinājumi piemēri. Jā, to, ko es atradu pēdējā, kādā laikā pirms tam intuitīvi, tagad apzināti, tas, kas ārkārtīgi iztrūkst, un tas ir arī šodien jūtams, ka mēs diezgan maz runājam par objektu. Ko mēs plānojam, vai mēs taisam dokumentus, vai mēs mēģinām domāt par pārmaiņu, attīšanu, ietekmēšanu, un tad veidojam procesus. Galvā, negribu teikt, ka tas ir kaut kas jauns un oriģināls, bet mēs vienkārši to esam aizmirsuši. Mēs esam dažkārt to pieskārušies, bet fokusēti šobrīd nē, ko mēs īsti darām. Ja 90. gados plānošanas vārdu nedrīkstēja īsti pieminēt, tad nāca no padomu laika visādas satraules par plānošanas praksi. Tad šobrīd ir ilgu laiku plānošana ir laba lieta, bet ir citi veidi neapmierinājums ar to, kas īsti notiek. Un es gribētu tieši no šī plānošanas objekta rakursa minēja to, ka mums ir šobrīd šī normatīvā plānošana kļuvusi par ļoti būtisku un kļūst arī būtiskāku plānošanas ietvaru. Pilnīgi piekrīt Andim, ka normatīvā plānošana ir ļoti daudz labas priekšrocības, bet viņa būtībā ir šobrīd kvalitāte, un arī plānošanas jēgu ļoti lielā mērā sašaurinājusi, vai būtībā reducējusi uz ļoti praktisku risinājumu vai vajadzību. Ļoti praktisku lomu no šo plānošanas aģentu skatu punktu, bet pašvaldību kā aģents, kurš veido organizē plānošanas procesu. Būtībā mēs neuzdodam šai normatīvā plānošanas praksē šo jautājumu, ko mēs īsti darām. Tad mēs veidojam jaunas pārmaiņas. Ja mēs sekojam līdzi nosacījumiem, kurus mums diktē tātad šī galvenais plānošanas procesa organizēšanas motīvs, mums ir iespēja izmantot plānošanas praksi kā iespēju mobilizēt ārējos resursus, piesaistīt tos teritorijai, veidot jaunus perspektīvas balstītas uz jaunu finansējumu un jaunām skaidrībām, kas ir saskaņotas tādā vienotā sistēmā, līmeņi. To, ko mēs sauc par sistēmu, tas būtībā nav sistēma, bet tā ir būtībā normatīvā procesa, normatīvais ietvars, bet tas nav sistēmas arī būtībā atbilstoši. Un šī prakse viņa pakļaujoši lielā mērā diktēta par vienvirzienu. Plānošanas būtība, man liekas, nekad nav sākusies ar likumiem vai metodikām, kuras tiek uzliktas arī par vērtēšanas un līdz ar to arī finansēšanas nosacījumu ietvaru. Plānošana ir sākusies ar domu to, ka tiek jāorganizē
Nu jā, tie resursi, kas mūsos ir sabiedrībā, varbūt kādos aģentos, ja, kas ir mobilizēti, lai veidot pārmaiņas. Tāpēc, nu jā, šai normatīvai plānošana varētu būt būtības atskopjošais jēdziens. Un tā, protams, ir saistīta ar procesu, ar laiku. Šodien pieminot daudz telpas, jā, un tās teica, urbanismus ir telpa, jūs pieminējušas lietas, būtībā runājot par laiku. Laiks ir tas arī, kas mums liek ļoti kritiski domāt par to, kas notiek ar šo plānošanas sistēmu pēdiņās un plānošanas praksi pēdējos gados. Un vairoties no, saprotot, gan intuitīvi, gan apzināti, ja, no šo problēmu, ja, šo objektu problēmu, mēs sagaidām un arī paši mēģinām piedalīties, ja, tad meklējumā, ja, kas ir lielā mērā arī kaut kāda blakus ceļš šai normatīvai praksē, bet kas ir praksa, kas saistīta ar plānošanu pašvaldībās. Mēs strādājam dažādās teritorijās, dažādās situācijās, un diezgan neatkarīgi attiecībā no tās lomas, kādā nu, jā, no pasūtītāja. Pieeja, tātad pieeja ir jā, lielā mērā saistīta ar to, ka mēs mēģinām abstrahēties no šīs formalizētās formālās telpas. Tā ir ierobežota, tā ir atbildība, ko nes, ietver nesēja aģenti, pašvaldība, tad tā ir atbildība un tā ir teritorija un tā ir tātad arī šī plānošanas motivācija šobrīd noteikti top-down plānošanā motivācija piesaistīt ārējos līdzekļus, tā ir vadošā, arī kontrolas mehānismi, tā tālāk, ko es jau pieminēju. Bet runa būtībā ir par, ja mēs domājam par pārmaiņām, tā ir mums tā dzīves telpa, ar noteikti saturu, noteiktām funkcijām, noteiktām vērtībām. Tātad tas ir meklējums skatoties uz to telpu, tas ir funkcionāli jēdzīgi, kurā īstenojas ja, mūsu kopā būšana, kurā īstenojas šīs potenciāli īstenojas pārmaiņas. Un tālāk no veselā saprāta viedokļa mēs arī pārvērtējam plānošanas procesu, abstrahēties no normatīvās schēmošanas. Mēs dabīgi uzlūkojam šo kā trīs posmus, kā ciklu, tā ir sagatavošanās, tā ir plānošanas procesu un galā īstenošana ar visām dažādām formām. Un šī sagatavošanās būtībā ir jautājums par pašā plānošanas procesā kopumā, ja, tad skaidri par to, ko mēs plānojam, un ne abstrakti, bet konkrēti. Ja, tad ir runa par to funkcionālo, saprast vispār to funkcionālo telpu, mērogu, kas ir tas cilvēcīgais, kas ir kopdzīve, kas ir tas pārmaiņu gan telpiskā nozīmē, bet pirmām kārtām cilvēcīgā nozīmē, kas ir tie, kas nes pārmaiņas, kam tās ir vajadzīgas, kas ir vajadzības, kas ir tas skatījums. Un kontekstā, kurā, nezinu, piemēram, kurā ilgāk laika mēs dažādās formās strādājam, tā ir pierīgā Ķerkavā, kur arī dokumenti labākā vai citādākā kārtībā ir, un tas lielais ietvers, nākušais solis, par ko mēs domājam, lai tad kas ir tās funkcionālās telpas, un diezgan loģiski, ka mēs nonākam pie ciemiem. Lai citi Ķerkavā pie ciemi nav loģiski, bet viņi ģenerēta teritorijas plānošanas procesā, kā definēta
teritorijas noteikti nosacījumiem iepriekšējos gados, bet vairāk apstājumu, kāpēc mēs viņu redzam. Vienlaikus ir arī mūsu studenta darbs, kur telpiskā perspektīva stratēģijā iekšā ar to redzējumu un klasifikāciju, kur divas būtiskas lietas, tas, ka nav tie ciemi viņi nav klasificējami, tad katrs no tiem ir unikāli un katrām no tiem jāatrod savas pieejas. Tad bija 4 lielās telpas un tā tālāk, tas nedetaļojuši. Un lielā mērā šī ciema plānošana ir tā pieeja veidot tā, ka arī kāda šie ciema kā teritorijas definētās ir apdzīvotas vietas prasībām, esoši vai potenciāli. Tad tās ir veidojusi kā kaut kādu veselumu ar apdzīvotām vietā nepieciešamām dabīgām pamatlietām, kopdzīves, ikdienas darba un tā tālāk. Arī publiskā dzīves nepieciešamām. Ja to pieeja paskatās kaut vai normatīvā, arī salīdzinājumā, tad to procesu mēs kopumā, to apjēgšanu, jeb sagatavošanos pašu, mēs redzam tālāk reklamēšanas procesu un kā procesa sastāvdaļa turpinājuma īstenošana. Tad praktiskā pieeja negatīvumā mēs esam šobrīd, un tā ir tā apjēgšanas stadija, tas ir mēģinājums tad tik galā ar objektu būtībā, tad saprast vispār, kas ir šīs te attīstības pārmaiņu galvenās lietas. Un to, ko mēs domājam, ka darām, tā ir šī ciema teritorija, ciema potenciāli apdzīvotas vietas profilēšana. Es veido skaidrību par sabiedrību tās struktūru, dzīvesveidu, vērtībām, vajadzībām, potenciāli no sociālās aktivitātes viedokļa, agentiem un tālāk. Un par telpas dzīvi, dzīvi vietās. Otrs ir, kas ir sasaistīts kopā ar nākošais elements, tas ir ainava vai kultūra telpa, kartējums, gan karšu, gan citādā formā. Bet tā būtība ir saprašana par to, kā izkārtojās attiecības telpā, kāds ir dziļums cilvēku apziņā, vietu lasījumā un pieredzē un praksēs, un kas var un kam jākalpo pamat teritorijas plānojumu, ja ir formāli kaut kā plānojumu, tiesībā ciema varētu būt tas mērogs. Un rezultātā, kad rekomendācijas, kad nosacījumi, kas šobrīd IVN procesā ir lielā mērā atšķirāmi, bet šī tā apjēgšanas stadija, kurā ir nepieciešams faktiski dot nosacījumus plānošanu. Gan no sociālā viedokļa, gan no šī vērtība ainava dziļuma viedokļa, gan arī, protams, no vides, ja fiziskās dzīves kvalitātes viedokļa, tā logika. Šī pieejas skats. Tad par to, kas un kā tas apmēram izskatās ļoti īsi. Tās pamatas darbi ir sociālais profils, kā tad tiek sociālais būtībā, cīnuma profils. Tas dod, un tas ir skatījums meklējot dziļāk uz pašu sabiedrību, dzīvesveidu, ne tikai tur formāli demogrāfisku skaitu, iedzīvotāju skaitu izmaiņas, bet būtībā tās identificētas ar mājokļu pazīmēm pēc ikdienas aktivitātes tāpēc cilvēku grupas, kam ir atšķirīgi redzējumi, pieredzes, vajadzības,
gan funkcionāli, gan kulturāli, gan sociāli. Un tad šis ainās attīstības. Ainās skatījumu mēs esam arī par to runājuši pagājuši gadu konferencē. Šeit ir gan funkcionālais, gan arī nozīmības dimensijas, tad tās cilvēcīgās, kas mums ir mentālā pieredzes un citādi sakņotām, protams, arī no funkcionālām rūpīguma un telpas īpašībām un attiecībām, kurām jārēķinās. Profils nav tikai vienkārši sociāla informācija un tās attiekšana, bet tas ir saistīts arī ar un sastāv no vairākām atšķirīgiem komponentiem un tā tālāk. Bet profilu tam ir jēga no plāšanas objekta attiekšanas viedokļa, bet arī, protams, ka tas ir ietvers tam, kas ir kalpo pamatu arī visu plāšanas procesu, kurībā varētu būt sociālās, jeb sabiedrības līdzdalības plānošanā programmas vai tam līdzīgi pamatojums, ka tā jāizriet ir arī tam, kā katrā no ciemiem plānošana ir jāveic. Ir ļoti atšķirīgi. Vairāk iemeslu dēļ. Līdzības solis, tas ir uzturām informāciju. Mēs ļoti maz zinām šobrīd nesaistīt datubāzes, mēs nezinām par aģentiem, tās ir fragmentētas zināšanas un būtībā no pārvaldības viedokļa, varbūt tā ir dažkārt ērta, dažkārt neērta, bet ļoti atkarīgi no gadījuma. Un otrs ir, ka šai pārmaiņu plānošana ir loģiski, ja mūsu skatu punkti ir jāveidos lielā mērā uz pašorganizāciju iniciatīvu, tad tam ir jākalpo arī par instrumentu. Šī paša ciemu pašu plānošanas rīkā. Tie pamatbloki, kas veido profilu, iedzīvotāju, mezglotājus, tās iekšējās vienojušās, šķirošās sociālās struktūras lietas, tās ir vajadzības, ko identificē paši attīstības aģenti, profesionālās eksperti, gan arī cilvēki, līderi prasījumi, risinājumiem un tam līdzīgi. Tas galvā ir veido vienu no uzdevumu formulējušiem blokiem. Būtībā pamatu darbu uzdevumu plānošanai, tālāk procesā, kas varētu būt arī stiprāk, mazāk formalizēt. Krustkalni ir viena no tām izvēlētajām teritorijām. Tā ir formālās robežās, skats ir plašāk, bet tās ir 3 šobrīd ciemu teritorijas dažādi veidi. Šīs piepilsētas Krustkalni, Kapitāns Lāno un Dzērvi, kas ir tādas papīras ciemi. Apdzīvotas struktūra, tie mājokļi un dzīvesveidi, tie kartēti ir Krustkalnu gadījumā, tās ir visi ģimeņi, maksimāli attiecīgi uz visu ģimeņu apkārt, tur ir pamatā 500 iedzīvotāji, dekorētie, tas ir aptverams citur, tas ir jādara savādāk. Kadastrs, bet mēs izmantojam, protams, vairāk atkal sasienot kopā ar īpašniekiem, mēģinot izšķirt šīs attiecības ar teritoriju, ja lomu teritorijā, tad lielākos spēlētājs vai spēlētāju grupas, kam ir noteikti loma, stakeholder nozīmē. Tā ir ietver arī informācija, kas attiecas uz situācijām konkrēti Ķerkavas nodaļa, citur Tirīgā
ārkārtīgi svarīgi ir ūdens lieta, ja, kas ir gan no tehnisko tīklu lietojumiem, nedaudz piesārņoto ārkārtīgi ļoti aizdomīgi situācija, kas ir, un tās ir dažādie rakursi, kas veido šo profilu. Par ainavu, ja kultūra plānošana, tad šeit ir noteikti dabīgi šī morfoloģiska analīze, kas ir no paša pamata saprot šo mājokļu un dzīvesveidu, telpas teritorijas, cilvēku biogrāfiju, teritoriju pašas teritorijas morfoloģiju, kas ir vēstures ģenētiski atšķirīgi, kas ģenerē, protams, priekšstatu par to iekšējo katras teritorijas daudzveidību, kur katra no tām ir ļoti atšķirīga. Un gal galā pamato un lielā mērā dod izvēlu uzsākot arī komunikāciju procesu, ja, šajā atšķirīgi sapratnē, ja, šajā audumā, kur nav ciemu iedzīvotāji, ir vairākas atšķirīgas sociālās trajektorijas, intereses, vajadzības, vērtības, pieredzes un tā tālāk. Šis kādā ziņā stadijā, atliekšanas stadijā ainavu kartējums, kultūra kartējums ir atvērta būtībā komunikācijas procesa uzsākšanas un tālāk arī lielā mērā plānošanas procesām programmējošs etaps, ja, kurā arī teritorijas plānā nav tikai funkcionāli vai tikai interešu saskaņošanas augums, bet tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no argumentācijas, kas saistīta ar cilvēku zināšanām par teritorijas jēgu no filoloģiskā, ainavu ekoloģiskā viedokļa, no tā, kāda ir saiknes ar teritoriju viedokļu gan no dabas, gan no varbūt arī īpašumu un kultūra pieredzes viedokļu. Jā, bet tas ir nepieciešami šajā mērogā noteikti teritorijas plānošana procesā. Vienlaikus tas ir vēlāk, kad mēs sākām skatīties pieredzes, tad protams, jā, tas nav nekas atkal unikāls, tas viens no interesantiem atradumiem Dānijā, kā līderības inicēt šī plānošana, bet principā mēs atrodam, ka tas process ir, jā, Brandera skatījumā ir integrēts, jā, tātad šī te cienu plānošana, no sastāv no, jā, šī ir arī viena no profilēšanas schēmām, bet tā ir integrēta sastāv no tās fiziskās un sociālās darbas. Bet kopumā tas viss process ir jau arī šī profilēšana ir integrēta procesā. Mēs savukārt šo attiekšanas vajadzību. Jā, šī objekta attiekšanas vajadzību identificēšana būtībā plānošanas procesu uzsākšanas priekšnosacījumu definēšanu izdevām vairāk Latvijas specifiskās situācijas dēļ, kā mēs to lasām, ja, ko es minēju pašā sākumā. Jā, šī normatīvās prakses nomākšana, tas nomāca pamat jautājums, kur ir aizgājis prom, un mēs gribam tā atgriezties. Paldies!